cik reāli man ir izskatīties kā tu vienas nedēļas laikā? Principā, ja tev ir kaut kāda laba jau forma, kuras muskuļgrupas ir galvenās? Paslēp to, kas tev nav, un parādi to, kas tev ir. Vienīgais, kas man nepatika, varbūt tur bija citreiz tās bildes uz kaut kādām lietām, ko es negribētu. Jā, man daudz saka, Pēter, tev viegli nostāties. 10 gadus es to daru. Nav lielākas valūtas par veselību. Pofīgi par visu. Tā nauda, karjeras skriešana. Nu, ko tev tas dod, ja tev pasaka, ka tev gads ir palicis? Ja jums ir kājas, protams, ja nav kājas, tad tā nedariet. Heits būs. Ok, mīļie draugi, sieviešu dienas gymlogs šodien mums ir ļoti īpašs viesis. Speciāli priekš jums, dāmas, es gribēju sagādāt pašu labāko. Un kur tad vēl lielāks fitness industrijas krējums kā Pēters Rumpis? Ne tikai izskatīgs un sakačāts, bet arī džentlmenis. Un šodien pavisam savādāka tēma. Pēteris izvedīs mūsu mazā ceļojumā caur savu pieredzi, jo, zin kā, mēs čaļi gribam labi izstīties priekš dāmām, pareizi? Jā, protams. Nu jā, un ātrie mazie padomi, ko darīt, ja nāk fotosesija, jo daudziem droši vien no jums ir tāpatās kā man. Tiklīdz jāfočējās, Akmens. es nezinu, ko darīt. Zālītē izstamies labi, pumpīts visi labi. Kā to labāk parādīt, ja? Izvedīs mūs cauri, varbūt, kuras muskuļgrupas labāk uzpumpēt pirms sesijas. Ko darīt ar uzturu? Ja laiks ir tikai viena diena sagatavoties? Ja? Klasiskais jautājums. Man viena diena, Pēters, gribu būt formā. Es gribu vienā dienā 9 gadu darbu. Jā, easy. Labi, cik reāli man ir, teiksim, izskatīties kā tu vienas nedēļas laikā? Principā, ja tev ir kaut kāda laba jau forma, mokoties, to var izdarīt. Es teiktu, 5 līdz 7 dienas uztaisīt to klasisko rutīnu, līdzīgi kā sacensībām. Nometam ogļhidrātus, liekam klāt ūdeni, liekam klāt sāli, pēc tam ņemam no sāli. Jā, mēs varam uztaisīt ķermenim šo te mākslīgo ilūziju, ko es saucu, ko es pats daru, šoku, kad vienkārši mēs izvedam ūdeni. Kā mēs izdzenam lieko ūdeni ar nosacījumu, ka tev jau ir kaut kāda forma. Jo liekiet aiz zausis, ja tev nav formas, un tu uztaisīsi šādu manipulāciju, no tā nav jēgas. Un bieži džeki to dara mūsdienās, tā ir milzīga kļūda, redzama prese, redzami pleci, krūtis. Un tas ļoti atkarīgs arī no mērķa, kā tu gribi izskatīties uz fotosesiju. Jo tu vari būt ar presi diezgan labā formā, turēt, nezinu, tur 10-12% body fatu, uztaisīt muskuļu dziļumu arī tādu presei, ka pat ja tu būsi resnāks, to presi tik un tā būs labāka, tāpēc tas arī tā jau mazliet cita treniņu metodika, bet kopumā var izdarīt šādas izmaiņas, ja tev jau ir forma. Ok, saki, kuras muskuļgrupas ir galvenās? Paslēp to, kas tev nav, un parādi to, kas tev ir. Uzdevums ir tāds, lai tev patīk. Tu atrodi pozu, kura tev patīk, noslīpē viņu, cik vien labi vari, un tādā stilā arī fotografēs. Tas ir garš ceļš, līdz tu atrodi, kā tu labi izskaties. Un es iedošu lielāko padomu, ja tev ir pirmā fotosesija. Uztaisi no visiem iespējamiem leņķiem pozas, sēdus, stāvus, guļot, izej visam cauri, atrodi savu stilu, kurš tev pirmkārt patīk tev. Vispār fitness modelim ļoti grūti, jo smaidīt 4-5 stundas un būt ar presi, vai tu netrīcētu, vai tu neizskaties tizels, tas ir grūti. Tas ir ļoti, ļoti grūti, un te ir atkal jāpiemina viens aspekts, kad tu būsi ļoti dehidrēts dēļ šīm manipulācijām. Es ieteiktu pēc fotosesijām arī nopirkt panangīnu aptiekā un rehidronu uzreiz, jo jums krampji, ja jūs tiešām būsiet sausi un dehidrēti, jums būs ļoti grūti. Un es ieteiktu panangīnu lietot 3-4 dienas jau pirms fotosesijas, lai mums tie krampji ir mazāki, jo tiešām, ja jūs sprindzināsieties no visa spēka, ticiet, man var būt pusstunda un done. Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Un meklējiet tiešām tās puses, kuras jums patīk. Man reāli visas manas labākās bildes ir pēc sacensībām. Protams, uz superkompensācijas. Jā, tu esi daudz pilnāks, varbūt kāds procentiņš tu neizties tik savs, bet tieši no tāda bildes viedokļa, no pilnuma, no apjoma man daudz labāk tā patīk. Tā ir visiem. Es nezinu nevienu džeku, kurš teiktu, kad jāfotografējas ir jātaisa kaut kāda super speciāla forma. Es biju vienreiz tā dzīvē darījis, tas bija stulbums, bet man Sego neļāva man to nedarīt, jo es biju sarunājis fotosesiju, es biju samaksājis naudas, un es izgāju pilnīgai Ellai cauri pēc slimošanas uz tomatītu, uztaisīju tur 50 dienās pilnīgu Ellas formu, bet tas man toreiz baigi atmaksājās, jo viņi tur daudzi, kas man sako gadiem, zina, eksplodēja gan žurnālos, gan internetā, un tās bildes visur ir bijušas. Zinu, ka pat ārzemēs uz busiem braukā, manas bildes ir veikalos.
Nu, manas un Ginta Valdmaņa bildes, es zinu, ir, man liekas, ka pa visu Eiropu, uz visādiem žurnāliem bijis. Ir daudz, es pat kaut kur Taizemē vai citās vispār valstīs nesaistīti. Jūs varbūt paši nemaz neapzināties, kur vēl tās bildes ir aizgājušas. Mums ir klienti sūtījuši un draugi, ka vispār viņi atver kaut kādu internetu mājaslapu un tur vienkārši ir mūsu bildes uz trenažieriem. Tajā laikā bija šāds līgums, ka mēs ļāvām stokā tirgot šīs bildes. Man bija norunāts līgums, ka manas bildes var apmaiņā, piemēram, par barteri, vai es zināju, kur mani aizvedīs karjerā šīs bildes. Un man bija svarīgs, kā saka, PRs tajā laikā. Nu, vienīgais, kas man nepatika, varbūt tur bija citreiz tās bildes uz kaut kādām lietām, ko es negribētu. Šo toreiz pastāstīt, tas ir šādāk arī. Jā, varbūt. Nu, nekas, nu kā, nu ļoti labi. Ar ko mēs varētu iesākt? Kas būtu tipisks kaut kāds atspiediens, pleci vai bīcīts? Es vienmēr saku, jādabū ir tas kā kompozīcijas, nosaukšu top lietas, kas, manuprāt, ir svarīgākās. Pirmais, ko nedarīt. Mēs pirms fotosesijām nekādus pietupienus netaisam. Lūdzu, nē. Ko mēs izdarīsim ar muskuli, mēs viņu piedzīsim, un jūs tās kājas aizliesiet, jums būs tā tad jau asinis kājās, un kā klucīts būs pilns kā svarcāvājiem pēc 200 kilo skvata. Nedaram tā. Es varbūt to pastāstīt, ko darīt pirms fotosesijas, varbūt pēdējos 2 treniņus. Mēs uztaisam, kā es saku, apļa treniņu. Edijam tur vai krūtis, pleci, rokas. Es viņam saku, tu mauc 3 setus, giant setus, 30-40 minūšu workoutu, bez apstājas, ar ļoti augstu intensitāti, zemiem intervāliem, maksimāli sadzīt to muskuli. Ja mēs esam tajā vēl ogļhidrātu bedrē, vēl izstumsim glikogēnu ārā, būsim vēl, kā mēs sakam, hard look, vēl cietāki. Obligāti uztaisīt varbūt 1-2 treniņus tādus pirms fotosesijas, tad 1 dienu starpā, lai pilnīgi atjaunojamies, tad tur salādē tos ogļhidrātus, kāda kuram tā schēma ir, un bliežam un vēlams fotosesiju taisiet no rīta. Ja jūs uztaisīsiet vakarā, mēs zinām, kas jau notiks ar ķermeni. Mēs izskatāmies pilnīgi savādāk. Un vēl viena lieta - siltums telpai. Jūs nespējat iedomāties, cik te ir augsts. Un, principā, ja mums būtu fotosesija, tagad mēs nedabūsim pampu. Mums termoregulācija svārstās, viņa nav laba. Mēs nevaram dabūt asins pieplūdi muskuļi. Tāpēc ļoti svarīgi ir silta telpa. Šis tiešām ir mega life hacks, ko es esmu jau gadus 10 vienmēr saku. Tev var būt labs smaids, tev var būt simpātiskākais džeks. Kas notiks bildēs, ja tu neizskaties gana brūns? Jā. Vot, iedomājies, tas tas pats kā uz skatuves. Iedomājieties, atnāks tagad, es nezinu, jebkurš tur pro bodybuilders, vienkārši balts, kuram tur ir gēni tādi, Rīžiku paņemsim, kurš vispār sauli atgrūž. Tu iztīsies labi, bet ne tuvu tā. Tāpēc es pateikšu, ko es agrāk darīju, man nepatīk solārijas. Viņš ir kaitīgs, jebkurš dermatologs pateiks. Mēs samaksājam 15-20 eiro. Zinu, jebkuros solārijos tagad ir, mēs uztaisam šo te spreitenu, 1-2 kārtiņas, obligāti esam noskūts ķermenis, obligāti, jo mēs zinām, kā iztīsies ķermenis, ja mēs nebūsim noskūti. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un augsta līmeņa fotogrāfi jums arī var atteikt džekiem fotosesiju, jums būs kāda sadarbība, jūs nesat noskūti, tās bildes iztīsies drausmīgi. Man liekas, 1 tauku procents apmēram vizuāli, man tā vienmēr liekas, tu izties. No rīta tukšā dušā uzliekam spreitenu un vienkārši es teiktu, laikam, man vislabāk patīk no 9, 10 noteikti fotografēties tukšā dušā, nedzeram pat kafiju, nevajag kortizolu celt augšā, nav vajadzība. Ok, nu ko, ar ko sākam? Kā tev liekas? Jāpiedzenās. Let's go! Piedzīsimies. Nevis jāpiedzenās, bet jāpiedzenās. Sāksim tad ar saidu laterālu reizes, vēzēsim sānis. Tu ņemsi vienu kāju iekšā? Es ņemu vienu kāju, jo rīktīgi liels svarīgs arguments. Nepārdzenaties. Te nav bodybuilding skatuve, kur jums treneris liek līdz mironim un iespēj lasies uz skatuvi, kur tev 40 sekundes. Un pēc tam vēl būs aizelsies, un nevarēs papulzēt. Tev 3-4 stundas. Ja tev būs tiešām nopietna fotosesija, es neatceros pa 10 gadiem. Man īsākā fotosesija ir bijusi 2 stundas, pusotri, tā nopietni. Kamēr iziet cauri, vairāki stili, idejas. Un tad iedomājieties, kā sprindzināties. Ilgākā man bija 6 stundas, es aizmigu mašīnā. Es pat neaizbraucu, es vienkārši aizmigu mašīnā un tad cēlos braukt. Nu, lai kāds pasaka, ka modeļdarbs ir viegls. Liekas, ka tu tikai fočējies. Jā, man daudz saka, Pēter, tev viegli nostāties. Es saku, 10 gadus es to daru. Zini, kas ir arī tas, ko daudzi neredz? Viņi jau redz tikai to fotografiju beigās, viņi jau neredz to, kas noved līdz tam. Viņi neredz to darbu, viņi neredz to uzturu, visu, ko tu dari zālē, visu pārējo. Tas grūtākais ir tas, ka es tā iztos visu laiku.
Es vienmēr saku, galvenie ir pleci, sāni, laterālās galvas. Man arī liekas. Biceps, spīgs bicepsam dabūt vienkārši, ja viņš ir, protams. Man viņš sūdīgs vienmēr bijis, neko nevar izdarīt. Man biceps ir labs, ja es viņu sasprindzinu. Ja es viņu neesmu sasprinzinājis, viņš neeksistē. Viņš ir kaut kur ritīgi paslēpies. Tāpēc, Džeki, redziet, katram ir savs. Un nevajag iet skatīties, ko katrs cits dara. Mēs varam paņemt kaut kādas padomus, idejas, un tad iztestēt uz sevi. Un tikai tad, kad mēs esam iztestējuši uz sevi, mēs varam iet un kaut ko darīt. Kas varbūt ir tev tāds netradicionāls vingrinājums, ko tu dari, bet citi varbūt teikt nafīgi? Varbūt tas, ko es vakar Instagramā stāstīju par vistu knābātāju. Ļoti maz taisu šo vingrinājumu zāles. Heibo, viņš man liekas tāds old school. Un zini, kā ir, es tev pateikšu svarīgāko, kas, manuprāt, mūsdienās, kad pārāk daudz fitness influenceri saka, ka trenažēros hantelis kaut kādu mistiku dara. Puse no tā nestrādā. Old, but gold. Tās ir vērtības un jāieliek ir smags darbs un ir jāstrādā. Kā tev liekas, mums vēl kaut ko vajag pumpītim? Vai uzdzenam vēl bicepsu? Davai. Ar hanteliem. Davai, es paņemšu 20 lietas. Laikam plecis sadzīs. Jūti jau labi, Tagad labi, Es starp citu uztaisīju magnētisko. Ko tev teica? Man ir saites plīsums vienā vietā centimetru. Un vienā ir 2 milimetri. Ko tev ārsti teica? Es vēl nezinu, man liekas, bet... Sūdz, ko tu tur dari? Loģiski, es kustēšos. Man palika labāk tikai tāpēc, ka es kustējos. Es tev pastāstīšu savu pieredzi, ka man pēc vienas fotosesijas, es nezinu, kas bija noticis, entos gadus atpakaļ. Man bija sapūties vēders, un neviens man nepateica, kas notika. Vēders šitāds kā grūtniece un sešpaka cauri. Tas iet skatās, viņi saka, mēs ar tiem kubiem neko nevaram apstīties. Vienkārši teica, ka tev man šitas kāpēc vispār cilvēki sportu ar tādu sūdu nodarbojas. Un tie bija ārsti pirms 10, 12 gadiem gaļazarā, ko man teica. Bet tas, man liekas, ir vieglākais. Viņi negrib palīdzēt, viņi negrib nest atbildību, viņi vienkārši saka, nedara neko, nafīgi. Bet, protams, ka cilvēks, kurš sēž pretī, ir tāds, kā šitā kumola. Bet tas ir visinteresantākais, par ko es aizdomājos, ka ļoti bieži mediķi komentē tavu veselību, vai tavu asinsaini, bet kāda viņiem pašiem ir veselība? Kāda viņiem pašiem? Viņi paši nerāda piemēru. Kā izskatās piemērs? Es saku bārbers ar nekoptiem matiem. Kaut kādu nogušu bādu, kā tu tāds klientus vari griezt. Latvijas veselības ministra. Arī. Tas ir traki. Just saying. Nē, es uzskatu, mums ir jāciena ārsti, bet ārstiem ir jāciena arī tomēr tie cilvēki, kas ieliek to darbu sporta zālē. Nav lielākas valūtas par veselību. Pofik par visu. Tā nauda, karjeras skriešana. Ko tev tas dod, ja tev pasaka, ka tev gads ir palicis? Ir kaut kāds pumpīts. Ir, vai ne? Pasties. Mēs iesim tur uz balto fonu. Ko? Tu mums nebūtu svārtas. Kā tev liekas? Ko tu domā, Pēter? Ja tur balta siena? Balts labāk. Dabīgā gaisma, ka krīt ir vislabākā bildē. Ja te būtu balta siena, es teiktu, ka te ir 10 no 10. Jo rīktīgi svarīgs arguments, nepārprotiet. Tu vari būt formā, tas, ko es teicu, visi šie elementi, ja ir sūdīga gaisma, aizmirst. Labi. Ko tad drīkst darīt fotosesijā? Varbūt izved man cauri, parādi, kas būtu tāds standarta, varbūt kā es varu atrast savus pozas, savu pusi. Pirmais, pats svarīgākais, ka jūs nākat uz fotosesiju, es pateikšu salīdzinājumu biznesā, mums ir ideja. Ja mēs atnāksim pie fotogrāfa, nofotografē mani. Viņš pateiks, kā tev var būt labāk, kuras tev pozas labāk, kā es teicu, tev vajag kaut kādu mazo ideju. Man visas fotosesijas dzīvē ir bijušas tematiskas, lai ir interesanti, vai es pārsteidzu. Vienu gadu es pat žurnālu izdevu, kur kalendārs bija. Un tur vispār bija nereālākā fotosesija lidlaukā. Un es vienmēr saku, ideja, kreatīvs prāts. Mūsdienās, zin kā, tajā laikā nebija ChatGPT. Es visas savas idejas vienmēr domāju pats, jo man ļoti kreatīva domāšana bijusi fitness arī. Visu kaut ko izdomāt interesanti, un man bija tas military tēls, un vienmēr bija kaut kāds tur saldējs tēls, kas ir Calvin Klein apakšbikses klasika. Džeki, mauciet pirmo fotosesiju, nepašausiet garām. Mauciet vienkārši Calvin Kleinots. Un viss būs balts fons, balta apakšveļa, melna apakšveļa, estētika būs. Ja jums ir kājas, protams, ja nav kājas, tad tā nedariet. Heits būs, kājas ir jātrenē, bet tā kā droši es teiktu, kad ir šāda tipa fons, pirmais ir atrast, kā es teicu, atrodi pozu, kurā tu sev patīc un kā tu izskaties. Stāvi kājās, vienmēr ar sānu, tur pagriezies, izelpo presi un smaidi. Jo kur ir problēma, ka Džeki saslēdzas, tagad piemēram fotogrāfs saka, labi, fočējam, un es tā kā... Palicis sarkans un trīci. Es trīcu un viņš saka, vēl tur, un tu sāk drebēt jau un vispār tev tā grimase mainās.
nepārsprindzenāties. Vienmēr iesaku fočēties ar sānu un brīvi. Izelpojiet visu vēdru, jo presa ir vienīgais muskulis, kurš būs, ka jūs sasprindzenāsiet, uzreiz viņu tā redzēs. Jūs ja tu stāvies un šitā bicepsu kaut ko nosprindzenās, tad tur brachiālis varbūt iznāks ārā. Tas būs tāda daļa, tāpēc mēs koncentrējamies fotosesijā tikai uz 2 lietām – presa un seja. Mēs presi un seju, jo tas ir tas, ko mēs redzam. Tas ir džekiem noteikti. Mēs izelpojam vēdru un smaidam. Un visu varam pamainām puses. Tas ir nenormāli svarīgi, tāpēc, kad visiem tās sejas grimases beigās izskatās šausmīgi. Kad jāatrod katram ir tas koncepts. Nesi varbūt tas saldais džeks tajās Calvin Kleinos. Uztaisi kaut kādu varbūt to pašu militarību, bet uztaisi tā. Kaut kāds bad boy vibes. Tu paņem ādas jaku, uzvelc, atver viņu vaļā. Tev redzēs sešpaku, tev nevajadzēs tur nenormāli pārsprindzināties, un tu vari uztaisīt kaut kādu tur bad boy vibe. Mēs atkal pielāgojam konceptu savai personībai. 2 vārdi – koncepts, personība. Es nevaru iznest nenormālo bad boy vibe. Tas nav mans, es viņā nejūtos. Un tāpēc ir tik svarīgi atrast to konceptu, kurā tu jūties tu pats. Ļoti arī svarīgs, kāds tev ir connections ar fotografu. Ja man ar to fotografu pat nav klikšķis, man tā ir bijis, es to enerģiju nejūtu, mēs uztaisīsim labas bildes, bet nebūs, kā manējs, viņš ir traks, viņam ir harizma, viņš tur pieķējas šādā vai, mums tur tā enerģija ir kā uguns bumba, un, protams, kad es esmu atvēries uz 100%. Man kreatīvā domāšana ir citā līmenī. Ja tu esi arī tāds, tev ļoti svarīgi, kāds tev fotogrāfs, un ļoti svarīgi, lai tavs fotogrāfs spēj nolasīt tavu domu. Un tāpēc ir tā, ka tev varbūt visu laiku pāri pa kreisi, viņš pateiks, pāri pa labi. Kādas tās bildes būs? Fotogrāfam ir īstenībā milzīga loma, un fotogrāfam arī vajadzētu būt tādam, kurš pirmoreiz atnāk, viņš tev pateiks visu, kā tev ir jāapsēžas. Fotosesijās ir grūti, tāpēc, ka katram tēlam būs cits apģērbs, cita grimase, viss ir pieredze. Bet pirmajā fotosesijā noteikti es ieteiktu, lai fotogrāfs ir jau tāds, laikus iepriekš ar viņu iepazīsties, parunā, pastāsti savu ideju, pastāsti, ko tu vēlies. Vai es tev paļauju uztaisi tur domīgu seju, bet sprindzini presi un apgulies. Es sēdēs, ko. Tam, kam ir pieredze, viņš to zinās. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tu tiešām tev ir tas connections. Es domāju, tu man piekritīsi. Jā, viennozīmīgi. Es saku, jo es neesmu baigi daudz fotografējies, bet es esmu bijis pie citiem fotogrāfiem, un es pat jūtos nērti, man liekas. Un tad man pat negribās fočēties, un tad uzreiz tā sajūta ir, ka viss, ko es darīju, laikam nepareizi. Bet tā pieredze kaut ar pašu Mārtu, viņi sagatavojās, un es pēc tam apskatos, viņi arī parāda daudz pozus, ko es nebūtu iedomājies. Un es pēc tam redzu bildē, un es saprotu, ok, šitā labi izstos, tā es varu darīt vēl vienreiz. Galvenais, lai jūs, džeki, esat brīvi. Jums ejiet tajā telpā ar brīviem. Un jums pasaka, es nezinu, atspiedies pret sienu, viss. Pasmaidi. Pasties tur. Viss tev ir jābūt tik brīvi. Un tāpēc es saku, tu uztaisīsi kaut kādus 50-100 kadrus, iziesi visām cauri, pasties, man tur seja nepatīk, tur patīk, dan, saglabā. Un sāc slīpēt tās pozas. Slīpē uztaisot tā, it kā tur visas meitenes būtu manējās. Šādi te tu uztaisi sev veselu portfolio. Un tad tu pēc šī koncepta sāc strādāt. Un es tā darīju. Man ir tik daudz fotosesijas, es pat nevaru iedomāties, cik man ir 100 bilžu. Īstenībā tā fotografēšanās daļa, kā redzi, viņa palielam nav tik sarežģīta, kā tev ir jābūt uz viņu gatavam. Sagatavotam. Tavs seja, tavs ķermenis, tu nesi tur noaudzis. Kā es vienmēr teicu, tev jābūt sakoptam džekam. Man agrāk, kad džeki teica, tā fočēšanās, tur ķipaši kaut kāds nācis, es saku, bet es ar to naudu pelnu. Es tā sevi pārdodu. Tas ir mārketings, tas ir bizness. Tā es sapratu, ka tu esi savu produkts. Un es tajā laikā sapratu, man bija sapnis, ka es gribētu vienreiz dzīvē dabūt kaut vienu apmaksātu reklāmu. Kā es pirmo reizi viņu dabūju, man bija vēl lielāks busts šo visu darīt. Es esmu Ugunsgrēkā biju filmējis tādās Rīmī reklāmās, viss kaut kur šitā. Ugunsgrēkā arī tavs mīļākais seriāls. Sērijā. Jā, Noslēgumā. Ieliec klipiņu. Mani bārenīši. Sveiks, Flāka! Beidzot ir Roma, ko nesāt uz rokām. Nav jau Milda. Labi, Pēter, parādi, varbūt tu man sākumā nodemonstrēsi kaut ko pāris lietiņas, kā īsties, un tad es mēģināšu arī. Okay? Tu būsi mans pozīcijas coach. Aizai ieliec rokas kabatā, būs tipa free casual džeks. Ir kāds sapēta maziņo. Un no stilīgāk izliec īkšķis ārā. Redzies reiz, kā siluets mainās. Pilnīgi savādāks džeks.
Es pat sajūtos labi, ka es ar šitā atspiesties Jā, tā ir uzreiz ļoti labs ētāk, veids. Redzi, cik daudz tie mazie elementi. Tu Jā. izvelk īkšķus ārā. Jā. Tu izvelki kāju pāri, tev ir tā bilde sāk atdzīvoties. Šitas ir ļoti viegli iegaumēt. Tātad čaļi, ja? Hops, rokas iekšā kabatā. Tipiska poza, kaut kā Atspiežamies, paspēlējies jā, ar pastamies. kāju sānis, jā. Izaupojam presi un smaidam. Un tagad pamēģini riktīgi iztukšot vēderu un smaidīt. Riktīgi pamēģini. Riktīgi? Vēders tukšs. Jā, alēģi ir akmens, sādāk neredzēs viņu. No, un tagad stāvi līdz rītam šit. Tad tiekamies rītā. Es redzu podkāstu šitā no beidā dolabīt. Ar pirmā sanāca. Jā. No, jā. Labi, Šis ir tas tipiskais. Jā. Un tad- Žino, principā, jebkur. Vienalga kādā fotosesijā. Es saku, jebkur var, un man Ineta pat bieži arī pasaka, ka tu izdarīji ar kājām, vai Jā. izdarīji to. Man tas tagad nāk dabīgi, tāpēc, ka tā plate ir Jā. iegriezta jau gadiem. Jā. Tagad pieņemsim sēdošā bilde. davai. Riktīgi laba. Šitā te? Jā. Kur otru Un roku otru likt? roku tur vienkārši turēt, zin kā, kopā. Un zin kā, pēc sadarbībās arī saka, jābūt pirkstiem kopā. Jā. Jā, obligāti jābūt pirkstiem kopā. Nu, redz. Un tu tur ir presi atkal. Jā. Grūdāk. Un galvenais, lai zinu, ko Džeki nedara, man nepatīk. No. Tas brīvums no tiem, kam ir riktīgi platās muguras, viņi sēž un sāk šito vilkt ārā. Bet tā nav mans fizīka. Mēs tā Tā nav nedarīs. preci, jā. Un citreiz Džeki to neiet, viņi sāk vilkt ārā un platos. Jā, Es kurš- saku, kurš- vēl kurš kādā tā atpakaļ, darīja? jā. Jā, Jā. un vienkārši vajag apsēsties mierīgi. Atkal mēs domājam par presi, jo tu neko te neiesprindzinās. Jā. To visu izdara pamps, ko tu sadzinies Iepriekš, pirms jā. setiem. Un es bieži iesaku, ja jūtu, kad ir pauzes, mēs piedzinām vēl. Es agrāk vēl tur, nezinu, goikogēnu fiks ierāvu kārumu Jā. sieriņu, vēl ekstra piedzinos, vēl vairāk sapampa un mauc tālāk. Jo, ja tu jūti, ka tev tas pamps sāk kristies, tev nepatīk tas hard, nu, tev vairs nav tas hard look. Jā. Piedzinies no jauna. Jā. Es 2 reizes maz starp kaut kādiem fotošūtiem piedzinos. Pamēģini tagad apsēties to bad boy uztais. Šitā te, plati? Jā, un rokas vat uzvēc pa vidu un uztais tādu. Zini, ko es sapratu? Ir jāizslēdz tas mens fizīks slēdzis iekšā un Tas, ko es jāizslēdz tev teicu, jā, modeļu slēdzis. Tas modeļu ir, jo es visu laiku kaut kā bildējoties, es turpinu domāt kā bodybuilders. Jā, jo zinu, ko es redzu Džekiem visu laiku, ka viņi taisa draugu bildes arī. Jā. Tā nav prepsti. Kur ir Tur daudz man profilu laikam skaties. Jāpārslēdz. Un tas ir grūti, un man ar tādu, es domāju, nu kā es varu pārslēgties no Džeka, kurš tur visu laiku, katru dienu mājās tur saičus, tu liek, domā, kā gultus, saslaik hamstringus. Jā. Un man tagad ir jāsēž vienkārši kaut kā jādomā, kā atslābties. Tāpēc es saku, ka tas viss nāk ar pieredzi un vajag visu praksi. Problēma ir tāda, ka vajag tāpēc bieži fočēties. O, rekur laba pozē. Piemēram, tiem, kam ir laba prese un ziļa. Jo, zini kā, man ir bišķi savādāk nekā citiem, man ir nenormāla ģenētiskā dāvana. Man ir šausmīgi liela presa. Visi to saka, what the fuck. Nu, man viņa vienkārši tāda ir, esmu arī iemācījies sekretus, kā ar smagi viņu taisīt, lai viņa būtu. Man tiešām paveicies, ka man viņa ir simetriska un milzīgi tie kubi ir. Jā. Un, protams, ka es spiežu uzreiz uz tām bildēm, kur ir vairāk akcents. prese. Jā, un man uzreiz tas vizuālais tēls ir pilnīgi savādāks. Un, protams, ka lielākā daļa arī krīt acīs tas vēders. Visi jau skatās, loģiski. kā cilvēkam ir forma. Jo es zinu Džekus, kam ir 4% tauki, viņam nav preses. Jā. Tā ir ģenētika, nav vienkārši to. Svētders ir Vai arī asimetriski, tu to nevari izmainīt. Katram Dievs iedod kaut ko. Man vienkārši paveicās, ka man bija ļoti laba prese. Man agrāk bijuši ļoti daudz sadarbības, ko man sanāca, zin kā fotografēties, piemēram, es dabūju bildes, fotosesijas ir nenormāli dārgas ar tādiem augsta līmeņa fotogrāfiem. Bet man patika tas barderis, viņi saka, ja nomodelē mums šortus, nomodelē mums apakšveļu, nomodelē džinsus, mēs tev dosim. Es esmu modelis, bet es dabūju gan to apģērbu, gan bildes. Un kas ir tik krūta vienkārši, jo man vajadzēja bildes. Es domāju, nu, man tāpat to naudu investēšu kaut kur tālāk. Nu, un tad es ļoti bieži man bija tā, ka es fotografējos kā uzaicinājuma modelis uz šādiem projektiem. Nu, redz, jā, nu, Pēters, nu, ja viņi kāds neklusināt, viņš vēl 3 stundas, man liekas, Es varētu ļoti daudz izstāstīt, jo tie ir 10 gadu pieredze, jā, tur ir ļoti daudz ko stāstīt. Nu, noliksim viņu pie testa varbūt, jā, vai viņš tiešām ir tik labs modelētājs, kā viņš stāstīja. Kur zaķīt ir dāvaniņa? Pēter, es gribēju pateikties par visu informāciju, par visu. Mēs uztaisījām tev personalizētu kreikliņu. Paldies, es varēšu modelēt. Tu varēsi viņu arī modelēt, jā, tev nebūs viņš jāvēl tagad augšā, bet
Tiešām paldies, ka tu padalījies ar šādu informāciju, tāpēc, ka daudziem tāda būtu pieejama tikai par naudu. Ja? Neviens ChatGPT nekas nepastāstīs to, ko tu tagad devi man un daudziem citiem čaļiem, lai viņi spētu saņemties, safočēties priekš savām dāmām, izskatīties labi. Ja? Pēter, lūdzu, tas ir tev, kā maziņš tokens, esi sveicināts mūsu komandā. Tiešām. Mīļie draugi, ja jūs vēl gadījumā nezināt, ja jūs sakojat man un nezināt, kas ir Pēteris Rumpis, jūs droši vien dzīvojat zem akmens. Vai arī jūs vakar instalējāt tikai Instagram pirmo dienu. Piesakojam viņam, ja mēs vēl to nedarām. Vēl gribēju pateikt milzīgi paldies. Tiešām, kā atrad laiku, atbrauc tik tālu. Varbūt tev ir kaut kas vēl sakāms visiem. Tiešām, jūs redziet, cik daudz elementu ir svarīgi, lai tu nonāktu, kā es saku, līdz gala produktam. Gala produkts ir šis te, ka tu atnāc bez krako vai ar drēbēs un sāc kaut ko darīt. Un neaizmirstiet pašu galveno, kad jums ir jānonāk būt gatavam tam produktam. Jo jūs atnāksiet uz fotosesiju, un ja jūs nebūsiet līdz galam, teiksim, to formu dabūjuši, nebūsiet atraduši to ideju, ko jūs gribiet vai vīziju, es jums uzreiz pasaku, tā fotosesija nesanāks, tāpēc pirmais, ar ko jūs sākiet, ir ideja, un tikai pēc idejas jūs nākat šeit. 3, 2, 1. Bam!